Uzstāstīšu saistībā arī par klosteriem. Tur tikai repainojās. Divi brāļi celītē apsēdušies, palūksies. Viens saka, davai uzpīpējam. Laikam nevar. Kā nevar? Uzpīpējam. Laikam viņš nezinu, kā saucam. Laikam jāiet prasīt priekšniecībai. Brīvoram aiziet jāuzprasā. Varbūt viņš atļaus vai neatļaus. Tad viens brālis nākošā dienā vakarā satiekās, vai grib to nūties. Uzpīpējam. Viņš saka, man neatļauj. Es saka, ko tu prasīji? Vai es pīpēju drīkstu vai nē? Viņš saka, ka nepareizi lūdzi. Nākošā dienā jau atnāk, kas sacamais, man atļāva, varam uzpīpēt. Ko tu prasīji? Es gribēju paprasīt tam prioram jautāju, kad es pīpēju, varu lūgties? Cienījamie politiķi topošie, ja? Caur tādām lūkšanām pataisno uz Saeimu. Es gribēju izteikt sirsnīgu paldies māsai Diānai. Mēs vienmēr priecājamies ļoti par jūsu lekcijām. Un paldies mūsu mūziķiem un Ilmāram Priesterim par to, ka mēs kaut kā tagad laikam varam pāriet pie diskusijām, jo īstenībā pēc šīs lekcijas man negribējās vairs teikt neko. Vēlreiz jums paldies. Kaut gan vēl pāris lietiņas. Kamēr jūs varbūt sagrozaties, ja? Atpakaļ uz diskusijām, vēl pāris lietiņas vēl pateikt. Mēs esam parunājuši par nedēļas nogali, un varbūt grupu vadītāji nedaudz jums paskaidros, ko tad nozīmē alfas kursā grupas nedēļas nogali. Un es lūdzu jūs rezervēt šādus datumus. Tas ir 15., 16., 17. mārts, piekdiena, sestdiena, svētdiena, ja? Grupu vadītāji jums nedaudz paskaidros, ko nozīmē šie datumi, ko nozīmē nedēļas nogali, un mēs nebrauksim nekur ārpus Rīgas, mēs šo nedēļas nogali pavadīsim šeit par baznīcām. Tas ir pirmais, ja? Tātad rezervējiet tos datumiņus. Es ceru, ka mēs šādā pašā sastāvā būsim kopā ar jums arī šajā laikā. Jā, gatavojiet arī te balsis noteikti, kādas mīļākās dziesmas noteikti arī pagatavojiet pielūgsme.lv, tur ir pilns visādām, varat ar saviem priekšlikumiem nākt. Nebaidi, nebūs tik traki. Vēl arī liels paldies par ziedojumiem, jo pagājušā reizi, pirmo reizi mēs sasniedzām tādu līmeni. Jā, ka mēs varējām nosekt mūsu priestera Andra Kravaļa izdevumus. Tā kā paldies jums visiem. Lai dzīvo. Tā, kas mums vēl? Kā mēs pēc tās lekcijas nevaram... Jā, padalāmies. Ja kas mums iešausies prātā, mēs... Atskriesim vēlreiz. Ieskriesim, jā, un tā kā veiksmīgi sirsnīgas sarunas, ne tikai sirsnīgas, bet tiešām vērtīgas. Jā. Radošu